tas ir rokenrols, mīlīši. Nē, ziniet, man liekas, skatoties uz viņiem kaut kā šitas te viņiem drīzāk ir kaut kāds pilnīgi cits stils. Ok, nē, mēs varam arī piedāvāt jums citu versiju, tai dzērvenītei. Mēs viņu varam dziedāt savādāk, ja jūs. Jo jūs te ejojat tā kā bišķiņ kačājot. Jūs gribat, nē, nu mēs varam arī, protams, saslēgt, lai jums kačājat, bet vai jūs to gribat? Nē, mēs mierīgi jums varam, tātad jums ir jādejo, jūs tagad nodejosiet dzērvenīti, kā dzērvenīti var izdejot kačājot, ja? Jo viņš ir tāds puika kačātājs, tas... Ok, vai tu esi gatavs? Jā. Mēs tagad spēlējam dzērvenīti šim puisim, kurš mums kārtīgi var parādīt, kā dzērvenīti ir jākačā. Viņš ir īsts kačātājs no Liepājas puses. Nē, bet kačā dziļāk. Kad es tevi ieraudzīju dzērvenīt, dziļu vidu okas palasīju, gulēt savās ungultījām. Vēl apurumēšu, nē, jūs, kungs, šeit lūdzu nekāpiet. Kungs, lūdzu, es gribētu, ka jūs gan šeit nekāpiet. Mīļie cilvēki, es ļoti gribētu, ka kāds šitos gan te savāc. Mēs gribētu, es saprotu, ka jūs no darba nācāt, gribējāt baigi padejot, bet izskatās, ka jums tā deja beigsies zemāk par... Nē, mīļie ļaudis, es tiešām gribētu, ka jūs gan... Es atļauju vienam pārim, un tāpēc es arī negribētu, ka mums šeit ļoti lielas nekārtības, jo mēs bišķiņi rūpējamies par... Paldies jums, ka jūs izrādījāt rūpi. Nu, redzat, opāžim. Ok, aiziet kačājam, turpinām! Kad es tevi ieraudzīju dzērvenīt, dziļu brudīju ogas palasīju, gulēti savās ungultījām, lielā meža meitas anstīņām. Ok, jūs redzējāt, kā jaunais pāris var kačāt, ja? Tagad... Nē, lūdzu, nē, tagad būs ātrā versija, tagad būs ritīgā. Nu, jūs taču forši mākat dejot. Ok, nu tad mīlīši. Kad es tevi ieraudzīju